Sveiki! Šodien uztaisīšu jaunu video par tēmu tādu, ka bieži vien man raksta vēstules, un viss sanāk, viss baigi labi, viss tur es nometu svaru, es tur pieņemos un rādu savus pirms-pēc bildes un tā tālāk, viss ir baigi forši. Bet ir arī otra puse, ka ne visi jau ir tik saulaini. Reizēm tāda ir dzīve, kad reizēm cilvēkiem nesanāk un viņi tur nesanāk ievērot plānu. Visi ir tas, vai tu ievēro to plānu vai ne galvā. Un tad viņam prasa, piemēram, tur sievietes uzrakstīja, ka jā, mēs pirms kaut kādiem 6 mēnešiem sastādījām tur visu to programmu, bet man rezultāts nevis es nometu svaru, bet pieņēmos par svarām. Un tad mēs, protams, nonācām pie tā, ka viņi vispār nesakoja līdz tam plānam galā. Beigās viņi tikai tā sanāca dzīvē, ka dažādi apstākļi sakritības pēc nesanāca ievērot. Un ko darīt? Ko darīt tādā situācijā, piemēram, jo ļoti vienkārši viss notiek, piemēram, ir tas plāns, te ir paredzēts uz konkrētu, ka tu apēdi tik daudz to pārtiku dienā, un tev ir, piemēram, 400 kalorijas mīnusā, un līdz ar to ja tev būtu tik daudz kalorijas, tu patērē, un tik daudz kalorijas tu uzņem, viss tavs svars nāk nost. Bet tikpat viegli, ļoti viegli var dabūt atkal tās kalorijas apakaļ. Piemēram, perfekti ievēro plānu, bet izdzer papildus, teiksim, dienā, es nezinu, tur litrs sulas. Litrs sulas būs, tur 100 mililitros ir kaut kādas, teiksim, 10 gramu ūdekļhidrātu, 400 kalorijas kaut kas nāk. Tas ir, piemēram, tev bija 400 kalorijas mīnusā, tagad 400 kalorijas pa nulēm. Tu izdzer 2 litrus ūdens vietā, nevis izdzer 2 litrus ūdens, bet izdzer 2 litrus sulas. Viss tev jau 400 kalorijas pusā un svars nāk klāt. It kā tu ievēro visu plānu, bet nekas vairs nesanāk, tāpēc, ka ļoti vienkārši viņi nojaukt. Un kāds man ir ieteikums tāds tīri praktiski, ko es varētu ieteikt? Un tas ir tā, ka vakaros, visbiežāk jau tas režīms tiek nojaukts vakaros, kad gribās kaut ko garšīgu. Un tad es piemēram ieteiktu darīt tā, ka tā vietā, lai sēdētu mājās, neko citu režīmā nemainīt, bet tā vietā, lai sēdētu mājās, iziet ārā vienkārši vai paskriet, vai kaut kādā pastaigā, vai nav kaut kāda aktivitāte izdomāt, ko tu vakarā vari darīt. Katru vakaru, 40 minūtes līdz stundai, lēns skrējiens, vai arī ar riteni pabraukt, vai vienalga kaut ko tādu darīt. Līdz ar to tu tajā laikā sadedzinās kaut kādas varbūt stundas laikā, kaut kādas 400 kalorijas, varbūt 500 kalorijas. Tas ir tiešām ļoti zems tas temps, teiksim 500 kalorijas. Un tajā pat laikā neapēdīs to kaut ko garšīgo, kas tev tur vakarā gribās. Un apēdīs to, kas jau paredzēts pēc plāna, tās olbaltumvielas un tā tālāk. Un tad tas sanāks, neuzņem tās, tur kaut kāds 300-400 kalorijas no tiem saldumiem, un patērē vairāk tās 400 kalorijas izejot ārā, padarot kaut kādas aktivitātes, un līdz ar to tās ir uzreiz 800 kalorijas, un neko nemainot citā dienas ritmas plānā, tev uzreiz vajadzētu teorētiski nākt nost liekiem svaram. Un tas tāds viens vienkāršs ieteikums, ko es gribēju ar jums tā kā padalīties. Ko es pats starp citu izmantoju. Lai visiem veicās, aranžījumu!